Raidījumu atbalsta Vidzemes slimnīca. Visbiežāk rudenī izvēlamies slēgta tipa apavus, kas nereti var būt pārbaudījums mūsu pēdām pēc vasaras, kad tās brīvi varēja baudīt vēju un saules starus. Kā tad šajā rudens laikā pareizi kopt pēdas un kas ir podologs? To jau uzzināsiet mūsu nākamajā sižetā. Pēc vasaras lielākā problēma ir, protams, saplēsājuši papēži. Tur ir zem nagiem arī visādi netīrumi sakrājušies, kas arī spiež un varbūt arī iekaist kaut kas. Principā lielākoties ir arī kāda varžats ir uzteigāta, ja, un tad tās arī ir lielākās problēmas. Šobrīd nāk lielākoties papēži, plaisājoši papēži apstrādi. Bet cilvēkam ir jāsaprot to, ka atnākot uz šo kabinetu, tas nenotiek viss vienā dienā. Ar vienu reizi plaisas aiztaisīt vai apstrādāt nav iespējams. Tas ir viss pamazām. Teiksim, traumas gadījumā naks ir ielūzis, ja, vai nomainījies, ja, un tad tagad ir kaut kas noplēsts, kaut kas tiek izrauts vai izgriezts, un tad sākās ieauguši nagu problēmas, un tad ir strutošanās un viss tāds. Lielākoties cilvēki tā izmisuma brīdī griežās pie ķirurgiem, bet nevienmēr tas ir tas pareizākais, jo tur vienkārši vajadzīga tā konkrētā naga stūrīša korekcija, nevis visa naga noņemšana, ja, un tad tādā gadījumā nagu noņemšana neatrisina problēmu noteikti. Tad podologs ir, kas var to novērst. Arī ieauguša nagu korekcija nav vienas dienas darbs vienā dienā, ko es varu izdarīt. Es varu neutralizēt to vietu, neutralizēt iemeslu, atrast iemeslu, kādēļ viņš sastrutojas, izgriezt to problemātisko vietu, un tad jau, kad viņš sadzīst, pēc 2 nedēļām cilvēks atgriežas, un mēs sākam jau nagu formas koriģēšanu, un pamazām nadziņš izaug normāls tāds, kāds viņam ir būtu jābūt. Lielākoties mēs varam tās pašas apstrādāt ļoti sabiezējušās, tad noņemt tās saucamās hiperkeratozes vai ļoti sabiezējušās papēžiem noņemt, tur sabiezējušos papēžus, ja, notīrīt varžacis, izņemt, tas ir iespējams uzreiz. Process izņemt varžaci nav sāpīgs pie podologa. Ir speciāli borīši, ar kur palīdzību tiek varžaci apstrādāta, izņemt ārā. Un, principā, ar pirmo reizi varžats ir likvidējami, ja viņai nav, protams, kairinātais, kas atkal viņu no jauna izveidoja, tur pret kaut kādu pēdu deformāciju un tādu. Ar kārpām tas ir garāks stāsts, jo kārpa ir infekcija, un tas nav viens tas pats, kas varžats. Ļoti bieži cilvēki nemāk atšķirt varžats ar kārpām, līdz ar to varžats tiek apstrādāta kā kārpa vai kārpa kā varžats, bet ir jāsaprot, kas ir varžats un kas ir kārpa. Ja, jo kārpa ir infekcija, varžats ir mehāniska bojājuma rezultātā radies veidojums, kuram veidojas sakne, viņi iet dziļumā, viņi spiež, trāpa varbūt uz kādu nervu vai kaut kur uz kādu kaulu galu, un tad viņi ļoti sāp. Tad tas ir viss, to var izņemt uzreiz ārā. No kārpām nevaram mēs izvairīties, kārpa ir infekcija, viņa ir visur, tāpat kā maza bērna daudz ko paceļ no zemes augšā, līdz to viņš arī paceļ to infekciju, ja, un mēs sveicinamies, kas arī pāriet, jo kārpa ir lipīga, un kārpām vēl ir viena tāda, no kā viņas var atšķirt no varžacīm, ir tas, ka kārpas veido kolonijas, kur ir viena, tur būs vēl, līdz ar to, bet varžacis tā nedara. Ja man cilvēks saka, viņam spēdas ir viena vieta, ir kaut kāds 5-6 varžacis, tad es jau pa telefonu uzreiz viņam varu pateikt, tās nav varžacis, tās ir kārpas, ja varžacis nemetās baros. Ja, par varžacīm runājot, lai no viņām, teiksim, tiktu neiedzīvotās tajās problēmās, ir ērta apava, protams, bet ja ir cilvēkam ir deformēti pirkstiņi, ja, kas ir āmura veida pirkstiņi, kas ir saliekušies apavā, kas rīvējās, vai malējie pirkstiņi, vai pēdās kaut kāda vai tāpat greizais īkšķis, ja, tad, protams, ka tur tas tik liels un tik platus apavs nevar dabūt, bet tad tāpatām tie ir ērti apavi viennozīmīgi. Ar daudz problēmām cilvēki cenšas paši sākumā tikt galā, bet tad, kad jau smeļās mutē, tad, protams, meklē speciālistu, bet es domāju, ka lielākoties vajadzētu nākt pie speciālista jau tādā mirklī, kad ir kaut kādas aizdomas un nesadarīt liekas nevajadzīgas lietas, kas pēc tam vēl papildus problēmas izraisa, jā, tāpēc vienkārši labāk griezties un uzticēties speciālistiem. Es saprotu, ka cilvēki šī profesija ir jauna un viņi nezina, uz ko viņi nāk, bet tomēr, lai pamēģina un saprot to, kas ir podologs un ko viņš ziemā ēd varbūt. Raidījumu atbalsta Vidzemes slimnīca.